Ierakstīns ir sācies. Laba diena visiem! Man liels prieks redzēt tik kuplā skaitā jūs visus. Mani sauc Dace Vintere, un šodien mēs pastāstīsim jums īstenībā par tādiem, es gribētu teikt, 2 jaunumiem ārsta birojā, jo par anketēšanu kādu laiku atpakaļ mēs jau stāstījām, bet tajā pašā laikā tur ir tik daudz dažādas iespējas nākušas klāt, un anketēšana, jau man gribētos teikt, ka viņai pat nav robežu vairāk mūsu sistēmā, tā kā tiešām ar lielu prieku un gandarījumu šodien jums pastāstīšu par 2 lietām, 2 jaunumiem, e-reģistratūra un anketēšana. Dalīsim arī droši vien webināru 2 daļās, vispirms par vienu, tad arī sekos jautājumi no jūsu puses, ja tādi būs, uz kuriem man palīdzēs atbildēt mani kolēģi Artūrs un Klaus, un tad jau pēc tam arī ķersimies pie anketēšanas. Tā kā, tad ķeramies, vērsim pie ragiem un ejam uz priekšu. Vispirms, pirms es sāku stāstīt par pašu produktu, man gribās akcentēt to, ka tiešām šis gads mums iezīmējas ar to, ka mēs veidojam sevi kā tādu jaunas paudzes informācijas sistēmu, soli pa solītim, veidojot katru jauno funkcionalitāti aizvien mūsdienīgāku, aizvien jaudīgāku un ļoti arī komunicējam ar mūsu klientiem, redzētu, kas ir vajadzīgs, kādu to grib redzēt, un nevis tā kā uztaisim vispirms paši, bet īstenībā tiešām paldies arī šiem e-reģistratūrā un anketēšanā mūsu klientiem, ar kuru palīdzību mēs esam tikuši līdz tādam rezultātam, kādam mēs esam, lai mēs būtu šīs jaunās paudzes informācijas sistēma ar savu plānu, ar vērtībām un, protams, arī atbildību. Tā, dodoties tālāk, tātad e-reģistratūra. Man tāds labs salīdzinājums, man liekas, ir ar lielveikalu, kurā mēs kādreiz visi gājām pie kases, visu savu produktu noliekam uz letes, kasieri mūs apkalpo. Tieši tāpatās arī jebkurā medicīnas iestādē ir šīs reģistratūras. Tad jau arī lielveikali gāja tālāk un izveidoja šos pašapkalpošanās stendus, kur mēs visi savu grozu saturu mēs skenējam paši arī norēķinamies. Un tāpēc mēs, protams, pirms kāda ilgāka laika jau nācām klajā ar pašapkalpošanās stendiem, kas ir arī ļoti daudzās jūsu iestādēs un izmanto, un ļoti veiksmīgi izmanto, un arī jau pacienti pierod pie tā, ka nav vienmēr jādodās pie reģistratūras, bet jau var pašapkalpoties arī pašapkalpošanās stendā. Lūk, un tagad jau mēs arī lielveikalos mēs daudz kur redzam, paņem savu telefonu un jau skenē preces tur jau arī norēķinies, saliec savā maisiņā, un tev nemaz nevajag iet ne pie reģistratūras, ne pie šī pašapkalpošanās stenda, bet tu jau visas lietas un visus savus produktus esi nokomplektējis un par viņiem samaksājis jau esot pašā veikalā tikai savā ierīcē. Un tas ir arī stāsts par šo e-reģistratūru, par kuru stāstīsim šodien, jo tieši šādu funkciju arī tas pilda. Pirms es parādīšu jums video, kas tad ir pati funkcionalitāte, ko viņa dara, ko viņā var izdarīt. Tad mēs esam izvērsuši tādus 6 galvenos punktus, lai ieguvumus vai to, kādas ir iespējas šajā e-reģistratūrā. Tātad pirmais ir iespēja pacientam apmaksāt vizīti savā telefonā, ierodoties reģistratūrā. Šeit nav kontakta ar reģistratūru, nav jāgaida rindā, un, protams, tādā veidā tas ir iegūms iestādē, jo netiek noslogot arī reģistratūra. Ja pacients ierodās ne tajā vietā, par to pēc lokācijas arī šī aplikācija šajā e-reģistratūrā tiek pateikts pieraksta lapā. Un norēķinoties iespēja izmantot arī apdrošināšanu vai invaliditātes apliecību, arī par to mēs bišķīt vēlāk pastāstīsim. Un pēc nepieciešamības tiek izveidots arī ambulatorais talons. Un paldies mums Daugavpils reģionālajai slimnīcai, ar kuru kopā mēs šo produktu esam būvējuši, veidojuši un jau skatāmies arī nākotnē, kā mēs vēl viņu varētu attīstīt. Šobrīd pilotējam, šobrīd jau Daugavpils reģionālā slimnīca aktīvi to ir sākusi lietot. Paldies viņiem, un līdz ar to tā ir arī mūsu iespēja parādīt šo produktu arī visiem pārējiem mūsu klientiem, un es domāju, ka šī būs ļoti noderīga funkcionalitāte arī jūsu iestādē. Video. Labdien! Pastāstīšu par e-veselības punktu jaunāko produktu – e-reģistratūru. Kādi tad ir galvenie iegūmi no šī produkta?
viens noteikti pacientam, tas ir tas, kad viņš var bez rindām tikt pie sava speciālista, var apmaksāt, šī apmaksa pie viņa arī paliek telefonā, nav jāsēž rindās, nav kontaktēšanās ar citiem vīrusu slimniekiem. Iestādē savukārt atvieglo reģistratūras darbu, samazinās noslodze un varbūt ir iespēja ietaupīt. Kas būtu tās lietas, kas ir nepieciešamas, lai varētu izmantot funkcionalitāti? Tātad pirmā noteikti tā ir integrācija ar EveryPay, jo būs maksājuma apmaiņas starp e-veselības punktu un ārsta biroju un klienta banku. Un otra lieta ir noteikti aizpildīt vairākus un iespējams pagarākus klasifikātorus, bet ar to aizpildi mēs iegūsim automātiku. Respektīvi, reģistratūrām būs iespējams mazāk papildus darbs jāveic, lai pacients varētu veikt veiksmīgas apmaksas. Vērsim pie ragiem un sāksim darboties. Sāksim ar to, ka, lai mēs funkcionalitāti izmantotu, mums ir nepieciešams pieraksts. Izveidosim pierakstu, šajā gadījumā caur e-veselības punktu, vēlāk arī piemēros caur ārsta biroju. Izveidosim pierakstu, jo arī ārsta biroja veidotos pierakstus e-veselības punktā var apstrādāt. Līdz ar to, principā, jebkuru pierakstu jaunais e-reģistratūras risinājums var apstrādāt. Kad pieraksts ir izveidots, mēs ejam un redzam, šī pacients iespējams, ka būs visdrīzāk ieradies uz vizīti vēlāk nekā šobrīd, kad es veicu šo te pierakstu. Tad mēs spiežam pogu, esmu ieradies, kad jau pacients ir atnācis uz iestādi un redzam pirmo funkcionalitāti. Tas būtu, kad ir redzams, ka esmu tālāk nekā 500 metri no ārstniecības iestādes un man saka, dodies uz Annas bulvāra 25 Rīga LV 1001. Mobilajās ierīcēs arī atverot šo te linku, jums arī parādīt, kur atrodaties jūs un kur atrodas ārstniecības iestāde. Tas ir izveidots Daugavpils reģionālās slimnīcas lūguma, jo viņiem poliklinika un slimnīca atrodas pāris kilometru attālumā un pacienti bieži jauc, bet funkcionalitāte būs pieejama arī visiem citiem klientiem. Kā jūs jau esat laikam ievērojuši, rādu es telefonu skatā, tā kā šoreiz mēs vairāk koncentrējamies uz pacientu. Tad kur mēs redzam šo vizītes, kuru mēs pierakstījāmies un spiežam apmaksāt viņu. Jā, šajā brīdī ir iespēja apskatīties par vizīti, tāpat tās ir iespēja pievienot invaliditātes apliecību pirmās un otrās grupas invalīdiem un ir iespēja pievienot apdrošināšanas polisi. Šos abus variantus arī tūlītās es jums parādīšu uz citiem pacientiem. Bet šis būtu standarta variants, ka pacientam vajag apmaksāt elektroniski šos 2,20 € kā rakstīts. Tad mēs piekrītam lietošanas noteikumiem un privātuma politikai un spiežam apmaksāt. Tātad apmaksāt ir iespējams ar karti, ir iespējams apmaksāt ar kādu no banku pakalpojumiem. Šoreiz izvēlēsimies Svetbank, jo testa vidē tā būs īstā. Tāpatās, protams, visa informācija par apmaksu iet uz ārsta biroju, iet līdzšinējā kārtībā. Arī to es jums tūlītās parādīšu. Tā kā nekas īsti nemainās, vai tas pacients ir bijis reģistratūrā vai apmaksājis pats. Pacientam izceltā veidā arī tiek parādīts, kur viņam tālāk jādodās šajā gadījumā uz pirmo kabinetu, un pacients droši dodās uz vizīti. Pa to laiku ārstu birojā
ir izveidojies šis pieraksts, varam viņu vaļā. Tātad ir izveidojies aprēķins. Kā redzam, aprēķinā ir gan maksājums, gan kvītiņa, viss ir pieejams. Tāpat pacientam ir izveidojies ambulatorais talons, kuru ārstam papildināt. Lūk, tā kā pacientam principā visa nepieciešamā dokumentācija ir. Un tad turpināsim mēs tagad ar citu apmaksas veidu. Pacienta apkalpošana, kuram ir pirmās vai otrās grupas invaliditāte. Arī šāds pacients iet uz sadaļu esmu ieradies, atrod savu aktuālo pierakstu. Arī šoreiz viņam ir paziņojums par to, ka viņš ir tālāk kā 500 metrus no vietas, kur ir pakalpojums, bet var spiest pogu apmaksāt. Viņš var apmaksāt uzreiz, viņš var pievienot arī invaliditātes apliecību, ko mēs arī šobrīd izdarīsim. Tātad no telefona mēs augšu pielādējam bildi. Parādīšu jums nekorektu apliecību, ja pievieno, kas notiek. Sistēma pārbauda apliecību. Apliecībā tiek meklēts vārds invaliditāte un tiek salīdzināts pacienta personas kods. Lūk, šo te bildi man neatpazina kā invaliditātes apliecību, tāpēc mēģināsim pievienot īsto, un to vajadzētu apstiprināt. Tātad apliecība ir parādās, ir arī numurs, ir arī kura ir invaliditātes grupa, no kuram līdz kuram datumam viņa ir derīga, un mēs spiežam pogu saglabāt, pievienojot apliecību pie pacienta profila. Un arī automātiski notika pārbaude ar ārstu biroju, ka šim pakalpojumam piemērota tiek 100% atlaide, līdz ar to tika arī veikta apmaksa, un maksājuma kvīts šādam gadījumam neveidojās, jo ir nulles kvīts. Tomēr pacientam uz rokas mēs varam šādu te kvīti nodrošināt. Tāpat tās ārsta birojā, ja mēs skatāmies uz šo konkrēto gadījumu, pacientam būs aprēķins. Tā, būs šis te aprēķins 2:00, kurš jau ir noslēgts, apmaksāts, un kā maksātājs viņam ir atbrīvotā kategorija. Tātad redzams, ka maksātājs ir atbrīvotā kategorija, un viss ir noslēgts. Tāpatās pie pacienta datiem, ja iestāde vēlas pārliecināties, ir saglabājusies šī ieskanētā invaliditātes apliecība. Tālāk parādīšu jums apmaksu ar apdrošināšanu. Atkal mums ir pacientam izveidots pieraksts, šoreiz no ārsta biroja. Ejam uz sadaļu pieraksti, atveram pieraksta informāciju. Šajā brīdī mums no ārsta biroja ielasījās, ka pacientam ir pakalpojums, par kuru ir jāsamaksā 10 eiro. Pacients vēlas pievienot savu polisi, tātad šeit ir viņam pievienota balta un if. Polises ir iespējams labot, ir iespēja pievienot vēl vienu, norādot apdrošināšanas kompāniju, polises numuru, datumu, sākumu, beigu un saglabājot. Tāpatās arī lieku polisi, ja mēs saprotam, ka viņa mums ir beigusies, mēs varam dzēst. Un ejam atpakaļ tad pie
pieraksta, un šajā gadījumā izvēlēsimies apdrošināšanas kompāniju Baltu un uzspiežam podziņu aprēķināt maksājumu summu. Šajā brīdī notiek online datu apmaiņa ar Baltu, un pēc kuras mēs sapratam, ka no 10 eiro mums paliks apmaksāt ir 7,5 eiro. Tad spiežam podziņu apmaksāt, piekrītam lietošanas noteikumiem un privātuma politikai, izvēlamies kādu no apmaksas veidiem, kas tiek piedāvāti. Šajā gadījumā izvēlējos Svetbanku. Apmaksa notiek testa vidē, varētu būt dažādu veidu, teiksim tā, pat ne kļūdas, bet lietas, kas nav ikdienā. Tātad notiek maksājuma apstiprināšana. Tātad maksājums ir veiksmīgi apstiprināts. Lūk, un tātad pacients var doties uz pirmo istabu. Pa to laiku ārsta birojā ir notikušas vairākas darbības. Sāksim ar to, ka ļoti svarīgi apdrošinātājiem šajā laukumā ir norādīta nosūtītāja diagnoze. Tā arī tiek iekļauta aprēķinā un tiek iekļauta pārbaudē. Ja? Tāpatās, ja mēs šeit norādīsim nosūtītāja ārstu, nosūtījumu datumu un diagnozi, tas aizies arī uz ambulatorā talonu. Tātad viss pēc kārtas. Tātad pirmais pacientam ir izveidots aprēķins. Aprēķins ir ar daļēju apmaksu, tātad 7,50 samaksāts ar karti, 2,50 sedz Baltas apdrošināšana. Nākamais ir izveidojies ir ambulatorais talons pacientam. Ambulatorajā talonā jau ir šī nosūtītāja diagnoze, ir nosūtītājs, datums nosūtījumi. Tāpat tās arī, kā jau es minēju, tātad ir pie apdrošināšanas pieliktasies šī te apdrošināšanas polise. Lūk, un jā, kā es minēju, aprēķinā varbūt tās redzējāt jau, ka ir arī aprēķinā pašā redzams šis te diagnozes kods pie manipulācijas. Ja? Tātad, ja to norāda kalendāra pierakstā, viņš automātiski parādīsies. Tātad tas par apmaksu ar apdrošināšanu arī viss. Tā, atgriežoties pēc video, gribās vēl arī pieminēt to, ka, protams, tas ir jauns produkts, jaunas iespējas arī mūsu pacientiem. Līdz ar to mēs jau esam izveidojuši šis, kā jau teicu, arī sadarbībā ar Daugavpils reģionālo slimnīcu. Mēs esam izveidojuši tādu kā baneri, kuru var gan lipināt pie sienām, printējot ārā, gan arī mūsdienu, protams, tehnoloģija laikmetā ir arī slimnīcās un medicīnas iestādēs arī ekrāni, kuros to var palaist. Tāpatās pie reģistratūras var izveidot lielākas, mazākas lapiņas un jebkādā savādākā veidā arī ziņot jūsu pacientiem, ka tagad ir iespējama arī šāda reģistrēšanās versija. Tā kā šis nav akmenī kalts, nav jābūt tieši šādai, bet mēs arī varam pielāgoties arī ar šiem infomateriāliem, kurus izveidot tieši priekš šī jaunuma e-reģistratūra, ja jūs to lietojat. Tā kā tas saistībā ar e-reģistratūru no mums ir viss. Tad varbūt, lai mēs pēc tam nejaucamies kopā, mēs varētu uzdot jautājumus. Šobrīd droši ieslēdziet mikrofonu, vai redzu jau arī, kad čatā mums ir kāds jautājums. Droši prasiet, redzu jau rociņus, Dzintra Kļaviņa varbūt varētu sākt ar jums. Jā, labdien! Labdien! Man bija jautājums par šīm te invaliditātēm,
Ir arī citas atvieglotās kategorijas, vai tās arī var ievietot vai nē. Nu, orgānu donori, trūcīgie, izsūtītie, represētie, viņiem arī ir tātad noteiktas atlaides pacientu iemaksām. Jā, labdien visiem pirmām kārtām. Jā, tad gribu pateikt, ka pašreiz funkcionalitāte ir uz 1.2. grupas invaliditāti, un arī esam iemācījuši sistēmai atpazīt šīs te kartiņas. Līdz ar to es domāju, ja ir noteikts kartiņas, kuras mums var iedot un mēs viņus varam apmācīt, tas ir iespējams, bet šobrīd funkcionalitāte ir uz 1.2. grupas invaliditāti. Jā, paldies. Laima Kubliņa, es atvainojos ļoti. Jā, labdien, tā kā es redzēju, ka jūs šādā veidā arī ļāvāt apmaksāt valsts apmaksātos pakalpojumus, tad jautājums, kā jūs veicat šādā veidā pacienta status pārbaudi, lai pārliecinātos, ka tiešām pacients tiesīgs saņemt šo valsts apmaksāto medicīnu? Nu, tātad pēc tā, kā mēs šobrīd esam izrunājuši šo procesu, principā, ka katra iestāde kaut kādā veidā apziņo pacients pirms ierašanās uz vizīti. Ja? Un viena no tām iespējām ir šobrīd ar tikko nesenu ārsta biroja versiju, kad pacienta status tiek izgūts no e-veselības, varētu teikt. Un attiecīgi tad reģistrators, kurš ir vai nu apzvanītājs vai nu reģistrators, kurš veic šo pienākumu, tad var izgūt šo pacientu statusu, tāpat var izgūt šo e-nosūtījumu un aizpildīt nepieciešamos laukus, kur tālāk jau aizietu gan apdrošināšanas pārbaudē, gan arī noderētu ārstam ambulatorijā talonā. Un tātad, respektīvi, šī brīža process nav automatizēts, ir tomēr šis cilvēciņš, kurš sagatavo pacientu šai apmaksai valsts vizīšu gadījumā. Praktiski var būt tā, ka pacients šo statusu var zaudēt dažu stundu laikā. Ja mēs pārbaudam, piemēram, visu informāciju no rīta, vakarā ierodoties pie mums uz vizīti, viņš jau šo valsts apmaksāto pakalpojumu saņemt nedrīkst. Tā ir pieredze no dzīves. Tātad tas nozīmē, ka šis nestrādā. Tad otrs jautājums par dokumentiem, proti grāmatvedības dokumentiem, ko saņem pacients, ja viņš vēlās iesniegt čeku vidā. Kas ir tas dokuments, ko viņš vidā iesniedz pēc tam nodokļu atmaksai? Tātad, ja ir bijusi apmaksa, tā tad ir bijusi naudiska vērtība, tad tā ir e-kvīts. Ja ir bijis nulles rēķins, tad, kuram nav faktiski netiek veidot šī e-kvīts, tad līdz ar to tas ir e-veselības punkts sagatavots, teiksim, tā dokuments, kuram pat arī nav juridiska spēka. Un to e-kvīti, kur viņš dabū? Savā profilā zem maksājumiem. Es varu pat parādīt, varbūt. Parādiet, ja ir iespējams, jā, jo tas, ko mēs skatījāmies ar e-veselības punktu, tas grāmatvediski nav korekti, nesatur vajadzīgo informāciju. Tūlīt tās pārņemšu šēru. Un tad redzam šobrīd, tātad ir divas lietas, tātad viens ir rēķins, otrs ir maksājuma kvīts. Ja mēs uzspiežam uz kvīts, tad pacientam ir precīzi no ārsta biroja tā kvīts, kuru viņam ir ārsta birojā. Savukārt, ja ir kaut kāda nepieciešamība, apdrošinātāji dažreiz prasa pakalpojumu paplašināto nosaukumu, tad jau viņam ir arī pie rēķina, kurā ir pakalpojumu garais nosaukums. Kvītī ir pakalpojumu īsais nosaukums. Tātad tas nozīmē, ka to viņš skatās e-veselības punktā. To viņš skatās e-veselības punktā, sadaļā maksājumi. Labi, ja viņš ir pakalpojumam pieteicies caur zvanu centru vai reģistratūrā, nevis e-veselības punktā? Tāpat tās e-veselības punktā būs visi pacienti apmaksātie pakalpojumi. Bet vai šo funkcionalitāti e-reģistratūra viņš var izmantot, ja viņš sākotnēji pieregistrējies pakalpojumam caur, pieņemsim, zvanu centru? Jā, principā jau arī pieraksti, kurus, pieņemsim, taisīju ar apdrošināšanu un invaliditāti prezentācijā, viņi nebija taisīti no e-veselības punkta, viņi bija taisīti no ārsta biroja.
Bet, lai viņš varētu lietot, tad viņam ir nepieciešama šī te mobilā aplikācija, kur tad attiecīgi visi viņa pieraksti, nav svarīgi, kā viņš ir pierakstījies pie mums, tad tur parādītos. Jā. Mobila aplikācija precizēšu internetu pārlūkā e-veselības.lv. Ok, labi, paldies. Ik pa mirklim te redzu paceļās nolaižās rociņas, bet skatos arī čatā, tad uzdošu jautājumus arī no čata. Tātad pirmais jautājums no Lolitas. Neredzēju, kurā laukā pacients norāda diagnozi, veicot apmaksu ar apdrošināšanas polisi, lai tiktu validēta summa apmaksai. Jā, paldies par jautājumu. Noteikti, kad gribu minēt, kad ir izstrādāta funkcionalitātes pirmais nodevums un būs arī vēl turpinājums ar dažādiem uzlabojumiem. Viens no tiem varētu būt šī diagnozes norādīšana. Šobrīd saistībā ar to, kad ir pieredze līdzīgā pakalpojumā, kur klienti ļoti reti norādījuši ir korekts diagnozes, šobrīd mēs viņu nelikām pirmajā kārtā un virzam to, kad šis pacienta reģistrators pirms vizītes pārbaudot šo te valsts pacientu ieliek pacientu pierakstā šo diagnozi, un tad attiecīgi, ja pacientu pierakstā tā diagnoze ielikta, tad viņa arī aiziet apdrošinātājiem uz pārbaudi. Jo, jā, ir ļoti daudz kļūdu, diemžēl ir papīra nosūtījumi, kuros ir rakstīts, bieži vien pat nav ierakstīta cipariskais kods, nav vispār minēts. Bet būs nākotnē. Paldies. Tad nākamais jautājums. Labdien, Vidzemes slimnīcā izmanto pacientu rindu vadību sistēmu, kas ir binary, nepateikšu, kā pareizi izrunā, vai pacientam būs iespēja tikt pie kāda iespējams virtuāla numura, lai ārsts kabinetā var izsaukt? Nu tā, tevis gribētu, varbūt tās, lai kāds tehniskāks pa manīm atbildi Klaus varētu palīdzēt. Sveiki! Jā, tā teikt, tas būtu jau atkarīgs no konkrētās rindodības sistēmas, un tas būs atsevišķi izstrādes darbs saintegrēties ar to, bet iespējams tas ir, jo vispār Medicloud integrācijas servisiem, kas nodrošina arī e-reģistratūras darbību, ir jau pieredze ar rindodības sistēmām. Tā kā iespējams tas ir, bet jāstāsta jau konkrētā piemērā. Nākamais jautājums. Ja pacients pierakstīts uz valsts vietu, bet nosūtījums ir no ārsta, kurš nav līguma attiecībās, kāda ir rīcība? Nu, es teiktu, ka šobrīd, kā jau teicu, šajā brīdī mēs esam nosūtījumu pārbaudi atstājuši uz reģistratūras pleciem, un tad attiecīgi reģistratūra veicot pārbaudi arī pieņem lēmumu, vai viņu laist cauri vai nelaist cauri. Vai talonā automātiski ielasīsies maksātājs viens, ja būs maksas vizīte? Jā. Un vai pacients pēc analoģijas ar invaliditātes apliecības skenēšanu var ieskanēt arī nosūtījumu, vai var izgūt e-veselībā reģistrētu nosūtījumu bez skenēšanas? Tā, vai pacients pēc analoģijas, tā, var ieskanēt arī. Nu, šobrīd ieskanēt nosūtījumu nevar, un var izgūt e-veselībā reģistrēt nosūtījumu bez skenēšanas pacients nevar izgūt. Tā kā, jāsaka, ka nē uz abiem. Es varu papildināt, varbūt, ka mēs gan ar NVD strādājam, lai tas būtu iespējams, jo mēs ļoti labprāt šādu funkcionalitāti nodrošinātu, bet pagaidām tas ir gaidīšanas sarakstā izstrādes darbiem NVD pusē. Bet jā, tas sarakstā mums ir. Tad no AIS Daugavpils mūsu pieraksts apziņo robots. Jautājums, vai pacients automātiski parakstīs arī piekrišanu, ja pakalpojums būs ar pilnu samaksu? Man gribētos nedaudz precizējošu,
kādu tieši piekrišanu vai e-veselības punktu piekrišanu. Un tātad, respektīvi, ir iespēja e-veselības punktā būt arī piekrišanām, vai tur tā ir domāta, jo tādu, kas ir ārsta birojā un kas nav e-veselības punktu piekrišana, tad automātiski noteikti, kad neparakstīs. Jā. Šāda funkcionalitāte arī nav bijusi runāta un ietverta. Un tad Dzintrē vēl jautājums, vai ir iespēja automātiski uzreiz nosūtīt datus arī uz vidi? Ja ir runa par pacienta, respektīvi uz gada ienākumu deklarāciju nosūtīt, tad, ja pacientam ir piekrišana par datu iekļaušanu gada ienākumu deklarācijā, tad noteikti, bet ne uzreiz iestādēji iesūtot ceturkšņu kvītes iesūtot valsts ieņēmuma dienesta EDS sistēmā, tad arī iekļaus pacienta deklarācijā, bet ne uzreiz. Principā līdzinājais process. Un vēl viens jautājums parādījās, kur reģistrators ņems papīra nosūtījumu formatējot pakalpojumu? Jā, papīra, es saku, ne visus, respektīvi ne visu funkcionalitāti ar e-nosūtījumiem šobrīd mēs varam apkalpot, tāpēc arī visdrīzāk būs šis lauks par diagnozes ievadu, kā es minēju, ka šobrīd ir noslēgsies pirmā kārta, un nākamajā mēs jau arī plānojam šī pakalpojuma, nevis pakalpojuma diagnozes koda pievienošanu. Tomēr, jā, tāpat tās pacients ar papīra nosūtījumu, cik zinu, iestādes beigās tāpat viņu grib redzēt dzīvējā un apskatīties, vai pēc fakta viņam ir šis nosūtījums rokās. Un vai tas nosūtījums ir atbilstoši pakalpojumam? Tā, man jautājumi čatā vairāk neredzu, ka būtu, vai ir kādas vēl paceltas rociņas, arī neredzu. Vai ir vēl kāds jautājums, tā parādījās arī čatā. Veicot apmaksu ar apdrošināšanu klātienē, pacients paraksta apdrošināšanas talonu, kurā iekļauta piekrišana saņemt pakalpojumu par maksu. Pašapkopošanas kiosks nodrošina elektronisku apdrošināšanas talonu apstiprināšanu un piegādāšanu pacientam. Kādu funkcionalitāti izmantos e-reģistrators? Tātad šobrīd šis nav. Bet redzu, ka tas ir aktuāls, tad mēs domāju, ka arī turpmāk attīstot pakalpojumu arī skatīsimies. Tad tas arī, starp citu, visu šī te webinārs arī lieliski iespēja atpakaļ saitē no klientiem, kas ir viņiem svarīgs. Un, jā, manuprāt, redzot šos jautājumus, saprotam, kas būtu nākošie soļi attīstībā. Tā, un bija vēl viena pacelt rociņa, bet arī to laikam vairs neredzu, vai ir vēl... Šeit ir vēl viens atkal jautājums. Runa ir par piekrišanu. Rakstiski atsakos no gaidīšanas uz plānveida veselības aprūpes pakalpojumiem par valsts budžeta līdzekļiem. Vai šo viņš automātiski parakstīs pirms maksas vizītes? Šobrīd nē. Labi. Tā, skatos, tad jautājumu vairāk šajā mirklī nav. Varbūt, kad vēl pēc anketēšanas rīka atrādīšanas arī radīsies vēl kādi jautājumi, droši uzdodiet. Mūsu interesēs, kā jau Arturs arī teica, pat tad, ja tas šajā mirklī nav, mums ir labi zināt kā nākamos soļus, ko vēl varētu ietvert, kas ir nepieciešams, bet katrā ziņā jau Daugavpils reģionālā slimnīca pierāda to, ka šādā formātā kāda šī funkcionalitāte ir šobrīd, viņa ir brīnišķīgi lietojama un tiešām palīdz iestādes ikdienas darbā. Tālāk, bet ejam tālāk.
Nākamais, tātad anketēšanas rīks. Jā, apmēram pirms gada, man liekas, jau es arī pati prezentēju anketēšanas rīku, stāstīju par to, ka tas ir mūsu jaunums, bet šajā gadījumā man gribās lielas uzslavas arī teikt mūsu klientam Gastrocentram, ar kuru palīdzību mēs tiešām esam attīstījuši ļoti straujiem soļiem un kā jau pirms tam jau teicu, pat bez robežām, man liekas, izveidojuši anketēšanas rīku, kurš tiešām ir jau ļoti, ļoti daudzfunkcionāls, un es laikam pat nespēju iedomāties vairāk formātu, kurā mirklī kaut ko šī anketa nevarētu izdarīt. Jo runājot par anketēšanas rīku, tas pilnīgi noteikti ietaupa ārsta laiku, iestāde iegūst padziļinātus datus par katru pacientu. Ir iespēja sagatavoties vizītei, pamatojoties uz pacienta sniegtajām atbildēm, kā arī tas ir rīks, kas spēj norādīt ārstam par potenciāliem riskiem pacienta veselības stāvokļa novērtēšanā, kas noteikti ir ļoti, ļoti būtiska sadaļa. Bet par to visu tūlītās parādīšu, tāpēc neieslīgšu detaļās. Redzēsiet sīkāk visu, par ko es stāstu arī šobrīd. Un tā ir, protams, iespēja veidot un pētīt dažāda veida statistikas rādītājs, jo arī tas mums ir jaunums nācis klāt, kad šīs anketas dažādos griezumos var skatīties, vērot un izmantot pat zinātniskajos darbos vai jebkā savādāk izmantot šos datus, kas iestādē ir nepieciešams. Un gribās tomēr arī piemetināt to, ka nepārtraukti mēs veicam šos uzlabojumus, mēs liekam vēl un vēl klāt. Tas ir mums pašiem ļoti, ļoti patīk šis produkts un tiešām redzam, ka mēs esam ļoti konkurētspējīgi šajā mirklī tirgu ar šo produktu un varam tātad parādīt šīs jaunās funkcionalitātes un varam arī diezgan veikli arī pielāgoties jebkuras iestādes vajadzībām ar šī risinājumu vēl plašumu. Ejam tālāk, parādīšu jums video. Šodien jums parādīšu anketēšanas funkcionalitāti e-veselības punktā. Stāstījumu noteikti sadalīšu vairākās daļās. Noteikti sākšu ar konfigurāciju, kas ir nepieciešams, lai tādu anketu izveidotu. Nākamais būs pacienta pieredze, jeb kā pacienta pusē tas izskatās, kā viņš aizpilda šādu anketu. Tad mēs ķersimies klāt pie ārsta darba ar anketām, attiecīgi, ko ārsts var redzēt, kādi dati viņam ir pieejami, un pēdējais mēs pieķersimies statistikai. Lūk, tad sāksim mēs ar konfigurāciju. Ir e-veselības punktā pie klienta profila izveidota ārsta darba vieta tām iestādēm, kuras izmanto anketēšanu. Varam viņu vaļā, ejam uz sadaļu anketas, un tad attiecīgi ir iespēja veidot jaunu anketu, vai uz esošas anketas piemēra apskatīties, kādas ir iespējas. Te jāsaka paldies Gastrocentram, kuri ļāva mums parādīt savu anketu. Jā, tad par tām anketām runājot arī ir tā, ka mēs ļaujam gan klientam veidot anketas, gan, ja ir kāda sarežģīta anketa, tad arī noteikti mēs paši varam izveidot anketu. Par anketām runājot, lūk, šī, ko es rādīšu Gastro, iespējams ir arī būs un paliks viena no sarežģītākajām anketēm ar plašu struktūru, ar vairāk kā 1000 jautājumiem vienā anketā. Iespējams, ka būs jūsu anketa daudz vienkāršāka un netik padziļināta, bet tomēr vieglāk parādīt plašās iespējas šeit. Sāksim ar tātad pašu veidošanu. Tātad tiek izveidots nosaukums. Ir iespēja, kad ja anketa ir ļoti sarežģīta un strukturēta, sadalīt vairākās sadaļās. Var būt arī viena vienīga sadaļa un nesadalīt. Ja? Tātad, ja mēs izvēlamies kādu no sadaļām, mēs uzreiz nonākam pie tās sadaļas jautājumiem. Ja sadaļu mēs neizvēlamies, tad mums ir ļoti, ļoti gara un ritināma anketa. Lūk, tātad mēs sākam ar to, ka mēs veidojam kādu jautājumu, mēs ierakstām šajā logā.
Tālāk mēs izvēlamies, kas mums tas būs, vai tas būs klientam brīva teksta ievada, vai tur ir garāka teksta ievada, vai konkrēts skaidrs tiks ievadīts, vai tā ir izvēles rūtiņa, tātad, kad pieņemsim vai jūs lietojat uzturā tur kaut kādu veidu pārtikas, un tad atzīmē klients, ka jā, šo un šo. Tātad ir radiopogas, kur ir viena izvēle. Tad var arī klients augšupielādēt dažādu veidu failus, var ievadīt datumu. Tātad ir iespējams arī automātisks aprēķins, kā es tūlītās arī nodemonstrēšu, ka ievadot svaru un augumu, ķermeņa masas indeksu var aprēķināt. Tātad, kur mēs arī redzam, ka ir jautājums augums, tātad klients ievadīs skaitli, mēs viņu varam arī norādīt kā obligātu lauku, jo savādāk mums nesanāk šis ķermeņa masas indeks. Tātad ir jautājums par svaru. Ja klients ievada svaru un klientam vai ārstam nav jārēķina ķermeņa masas indeks, tas tiks izrēķināts automātiski. Ja? Jautājums var arī, mainīt vietām, var kopēt, ja jautājumi pēc praktiski ir vienādi, bet varbūt tās atšķirās tikai kaut kādas jautājumu daļa, ja? Tā kā, lai nebūtu jāraksta viņu no jauna. Un katram jautājumam ir ļoti daudz dažādas papildu iespējas. Ja? Tātad jautājuma atbilde lielāka, jautājuma atbilde mazāka. Ja jautājumā ir izvēlēta, pieņemsim, konkrēts atbilžu variants, tad mēs pieliekam citu jautājumu. Un lūk, un arī anketu, kad var arī ārsts papildināt. Tā kā visas šīs iespējas ir, tāpat tās ir iespēja arī pārnest atbildi no iepriekšējās aizpildīšanas reizes. Tajos gadījumos, kad pacients vairākas reizes pilda anketu uz katru no vizītēm, tad attiecīgi, pieņemsim, es ierakstu, ka es lietoju medikamentu A, B un C, man nākamajā reizē, jo viņš automātiski pildot šo anketu, ievadīsies šie medikamenti, kurus es biju aizpildījis. Tad vēl par dažādām, kur pieņemsim ir adresē, teksta ievada viena rindiņa, lūk, ir radiopoga, tātad viena no izvēlēm, vai pieņemsim deklarētā dzīvesvieta sakrīt ar faktisko, tad ir jā vai nē. Un šādā veidā mēs šo anketu atrodam, izveidojam, un tad ir tāda iespēja kā jautājumu meklēšana, te mēs varam ievadīt, piemēram, pēc kaut kādas dzīves vieta, un viņš atrod visus jautājumus, kuros ir dzīves veida, dzīves vieta, dzīves veids, ja, un tad attiecīgi mēs arī šādi varam savā anketā atrast kaut kādu noteiktu jautājumu vai sadaļu. Anketa var būt latviešu, angļu, krievu valodā. Anketas skats var būt detalizēts vai kompakts. Tas ir kā ir ērtāk jums kā anketas veidotājiem, pārskatītājiem izmantot. Lūk, tas būtu, kad šāda anketa ir izveidota, kā jau es teicu, vai klients pats veido, vai šo anketu veidojam mēs klientam. Tad ir iestatījums sadaļa, tātad, kam šī anketa ir paredzēta. Tātad, pieņemsim, mums ir kaut kāds, kad pieņemsim anketa tikai tiem, kas veiks kaut kādu vakcinācijas pakalpojumu, tikai tiem, kas to darīs klātienē, un pieņemsim tikai pie speciālistes Kukainas. Tātad visiem pārējiem šī anketa netiks parādīta. Ja ir norādīta, un te var norādīt arī savādāk, var pievienot papildus pakalpojumus, var pievienot papildus speciālistus, un tikai anketa, kura ir, kamēr jūs viņu veidojat un nepublicējat, šeit nav pazīme par to, ka anketa ir redzama, un tad ir iespējams arī, ja pacientam ir gara anketa un viņš viņu pusi, pieņemsim, ir aizpildījis, tad neatbildētos jautājumus var paslēpt ārsta skatā, tad ārsts neatbildētos jautājumus viņam neparādīsies.
Nu, lūk, tas būtu īsumā par to, kāda ir šī te konfigurācija. Tad mēs varētu pāriet uz to, kā tas izskatās pacientam. Pacients izveido pierakstu. Tā, pacients izveido pierakstu, un, kad pieraksts ir izveidots, viņam tiek piedāvāts aizpildīt anketu. Nospiežot uz šo te anketu, mums tiek atvērta anketa, kurā mēs pirmām kārtām mēs piekrītam personas datu nosūtīšanai medicīnas iestādē, un tikai tad mēs varam turpināt un varam viņu aizpildīt. Tātad, kā jūs šodien jūtaties, nu, tad attiecīgi varbūt sāp galva, vēders, ir temperatūra vai jūtos lieliski. Jūtos lieliski nav nekas, bet ir sakonfigurēts, ka, ja ir temperatūra, tad ir jānorāda, cik ir šī temperatūra. Atkal, turpinot šajā vietā, cik grādu temperatūra jums ir, ja es norādīšu 37,7, pieņemsim, nekas nenotiekās, bet ja es norādīšu, pieņemsim, 40,5, man atkal izlec papildu jautājums, vai iedzērāt paracetamolu. Te es varu norādīt atkal jā vai nē. Attiecīgi, tā galvenā doma ir parādīt, ka tās funkcionalitātes ir iespējams, kad uz pamata jautājumam nāk sekojoši jautājumi. Tad atkal ir, vai jūs esat lietojis kādus medikamentus pēdējo 3 dienu laikā. Ja es uzrakstu nē, tad nekas. Ja es uzspiežu jā, man parādās šis lauks. Tā kā es esmu šo anketu jau pildījis, ir medikaments viens no iepriekšējās reizes paņemts. Tātad ja es viņu vairāk nelietoju, es viņu dzēšu. Ja es viņu turpinu lietot un varbūt ir vēl kāds, es pierakstu aiz komata klāt vēl kādu. Attiecīgi, vai jūs ievarat kādu diētu? Viens variants ir jā, otrs variants, protams, ir nē. Šajā gadījumā diētai nebija papildus izvēles. Nu, pacients saglabā šīs te atbildes, un viņas tiks nodotas iestādē. Nākamais, kad ir nodotas šīs te atbildes iestādē, ārsts un pacients ir atnācis uz vizīti, ārstam ir iespēja šo te anketu vairākos veidos atvērt, apstrādāt. Tātad viena vieta, kur ir pacienta pieraksts, anketa tiek saglabāta šajā saitē. Mēs viņu varam atvērt un šajā gadījumā apskatīties vai ierakstīt arī kādu ārsta novērojumu, un viņu varam arī lejupielādēt PDF-ā, izdrukāt, pievienot pacienta kartiņai, ja nepieciešams, vai kopā ar pacientu jau iziet cauri arī atbildēm. Otrs variants, kur vienmēr anketa glabājās, ir pacienta failu sadaļā, un arī no šejienes mēs viņu varam jau atvērt kā PDF dokumentu, un arī varam viņu vai nu izprintēt, vienkārši apskatīties, lai saprastu, kāds ir pacienta esošais stāvoklis. Un tad pēdējais variants, ko ārsts var darīt, tādā vairāk kopskatā, ir, ja viņš aiziet uz e-veselības punktā, aiziet uz ārsta darba vietu, sadaļā anketas, viņš var apstīties atbildes. Tātad viņš redz visas atbildes, kuras ir snieguši pacienti, un viņš var pēdējo aizpildīto anketu ar podziņu atvērt, uzspiežot un arī apskatīties anketu. Kas ir ļoti svarīga lieta, ko mēs arī šeit redzam, tas ir, ka ārsts ir saņēmis vairākus paziņojumus, varbūt tās ir gadījums, kad ir 4, ir gadījums, kad tur varētu būt tikai viens vienīgs. Tātad ir kaut kāda būtiska lieta anketā bijusi aizpildīta, kur ārstam ir jāpievērš papildus uzmanību, vai ir kaut kāds, pieņemsim, ir risks uz kaut kādām noteiktām saslimšanām. Nu, lūk, un ārsts var sev zināmas lietas apskatīties šādi te
un kāpēc tas ir tieši tā, kad konkrētiem jautājumiem bijušas konkrētas atbildes, kas liek pievērst papildus uzmanību tam, kas ar pacientu noticis. Tāpat tās, protams, arī ārsts uzspiežot uz to jautājumu var apstīties jau konkrētajā sadaļā, ko tad pacients ir aizpildījis un atkal ar pacientu izrunāt jau konkrēto jautājumu. Vai tas tiešām ir tā, kāda ir sajūta šobrīd un tam līdzīgi. Jā, un arī šis te, protams, ir konfigurācijā definējams. Tātad, ja mēs aiziesim tūlītās uz anketas, tā. Un tad bija kopsavilkumi sadaļa, ja? Tātad ir iespējams izveidot kopsavilkumu, viņam uzrakstīt nosaukumu, un tad kādam nosacījumam izpildoties, tiks parādīts tikko redzētais augšā uzraksts. Ja? Tātad tur var būt jebkāda ārstam jāpievērš uzmanība. Nu, lūk, vēl ārsta vieta, un tas jau arī varētu būt pie statistikas jautājumiem. Tātad ir sadaļa jautājumi. Tātad ir mums vairāki pacienti aizpildījuši šo te anketu, un ir pienācis laiks kaut kādam zinātniskam pētījumam, vienkārši saprast, kāda ir pacienta struktūra pa vecumu, par dzimumu, par sarunas valodu vai jebkuru atbildi, kur ir bijusi norādīta. Nu, tad ir iespējams apstīties atbildes šādā veidā, ka, piemēram, augums. Es parādu, cik man pacienti ir bijuši augumā gari, tad es, atveru, vai kas man ir bijuši, cik man ir bijuši sievietes, cik vīrieši. Man tad ir bijuši 80% vīrieši un viens cilvēks, kas negrib norādīt savu dzimumu. Nu, un šādā te veidā tiek apkopota informācija par visiem datiem, tātad pēc valodām, tātad visi ir bijuši latviski runājoši pēc tautības. Tā kā, jā, un šādi te mēs varam veidot apskatu par visiem jautājumiem. Uzreiz veidojās mums statistika. Tātad anketa arī gribās vēl minēt, ka noteikti ietaupa ārsta laiku. Tātad ir, kur es redzu, tā ir anesteziologam, ķirurgam pirms operācijām, varbūt tās kaut kādās apskatēs, acu ārsti un tam līdzīgi. Tā kā, jā, noteikti izmantojam un paldies par uzmanību. Liels paldies Artūram par iefilmēto materiālu, un vēl arī gribējās iestarpināt vēl arī pie tā, kā tad mūsu pacients arī saņem vēl šo atgādinājumu par šīs anketas aizpildīšanu. Tieši tāpatās arī, protams, pirms vizītes mēs izsūtam arī atgādinošos ēpastus, tāpatās arī tur, kad pieraksts ir apstiprināts, izsūtam ēpastu, un arī tur katru reizi tiek norādīts aicinājums aizpildīt šo konkrēto anketu, kura tad ir nepieciešams aizpildīt pirms attiecīgā pieraksta. Tālūk, tas arī paldies jums paldies, kad uzklausījāt tātad saistībā ar šo funkcionalitāti un jaunumu anketēšanu. Un jautājumi noteikti no jums, skatos arī čatiņā jau ir strīpiņa mums ar jautājumiem, tikai tagad tūlītās mēģināsim saprast, kurā vietā mēs, šis vēl bija par e-reģistratūru, un to mēs varbūt pēc tam, tagad varbūt atbildēsim uz jautājumiem par anketēšanu. Tā. Līdz saprotam, kur mēs vispār tagad atrodamies tajā čatā. Varbūt uzreiz kāds var... Jautājums bija no Lolits par iespēju, tātad iestādes iestietījums, kad pieraksts elektronisks atļauts, bet tikai, ja pacients aizpilda predefinēto anketu, kā mēs jau Klāvu
gandrīz parunājām, iespēja tāda ir. Protams, jāņem vērā, kad pieraksta rezervācija ir 15 minūtes. Jā, tātad tā anketa noteikti nevar būt līdz ar to stipri gara. Protams, mūsu doma un tas pamats vairāk, ka mēs gribētu, kad ir šie atgādinājumi, ka tev ir jāizpilda, varam viņus sūtīt biežāk, izteiktāk un tādā veidā, bet jā, ir iespēja. Jā, Dzintrē ir pacelta rociņa. Jā, vai elektroniskai tai anketai kaut kur parādās, ka anketa ir parakstīta elektroniski. Mums ir jāsūta dokumenti veselības inspekcijai, parasti tie ir tādi ļoti strīdīgi gadījumi. Es nezinu, es varbūt rakstītu ziņu un neredzēju, kāda izskatās, vai ir apakšā šīs te paraksts. Tā, apakšā uz viņas nav paraksts. Jā, tad viņa ir tā kā vienkārši aptauja, kuru sanāk, kad juridiski mēs nevaram pateikt, ka tā ir pacienta veikta. Tā sanāk, jo viņa nav apstiprināta ar parakstu. Es varu varbūt arī iestarpināt par to, ka pacients nevar aizpildīt šo anketu, ja viņš nav autorizējies e-veselības punktā ar savu Smart ID vai e-mobile un tādā veidā apstiprinājis savu identitāti, lai vispār piekļūtu šai anketai. Līdz ar to tas jau ir apstiprinājuma formāts, kad viņš savu identitāti ir tā kā pierādījis, pildot šo anketu. Tad, jebkurā gadījumā, apakšā noteikti vajadzētu būt, ka tad viņi ir parakstīti elektroniski un arī bez paraksta. Varbūt Klaus vai Arturs var nokomentēt vēl. Jā, viņa nav, respektīvi, tai anketai nav pievienots tā kā elektroniskā paraksta, tas elektroniskais paraksts nav pievienots. Tas, ko mēs izdarām, mēs verificējam tā cilvēka identitāti ar e-paraksts. Viņš aizpildē anketu. Es sapratu, es vienkārši saredzu risku, piemēram, situācijā, ka pacients ir izlasījis un, piemēram, kaut ko nav norādījis. Piemēram, nav norādījis, ka viņam ir alerģija uz kādu noteiktu, kontrastvielu, un tajā brīdī, kad viņam ir pēkšņi izmeklējuma laikā dzīvības nāves draudi un faktiski viss ir slikti, viņš pēc tam saka, ka varbūt kāds netika brīdināts un tam līdzīgi. Šī situācijā, ja viņš ir konkrēti iepazinies un ir paraksts, balts uz melna, ja, tad viņš zina, viņš ir brīdināts un tā tālāk. Cik juridiski korekti šis mani nepārliecināja. Tā anketa ar to, kad veselības inspekcija vai tiesai prokuratūrai viņa būtu tā kā kalpotu kā arguments, tā laikam pareizi būtu. Tas ir šī nav slikta ideja, ko kaut kādā brīdī pievienot, jo LVRTC tā kā līdzekļi jau atļauj to parakstu uzlikt. Tur tas mums iekšēji jāsaprot, bet paldies par ideju. Tā, es domāju, ka Lolita arī paturpina šo, ka Dzintrai pareizs komentārs, vai būs pieejama auditācijas dati, ar ko pierādīt, ka anketu ir aizpildījis autentificējies pacients. Es domāju, mēs jau atbildējām vairāk vai mazāk uz šo jautājumu, vai ne? Tad vēl viens jautājums. Auditācijas dati, protams, ir. Tā kā tas ir, bet tas, kas nav, tas elektroniskais paraksts uz šīs anketas nav. Vai anketēšanas rīks ir iekļauts vai par papildu maksu? Atbildu varbūt es pati arī par to, ka tas ir par papildu maksu. Mums gan pirms gada mums bija teikts, ka 20 centi par katru aizpildītu anketu. Mēs esam pārskatījuši savu cenu politiku. Mēs šajā mirklī esam izveidojuši šo trepi pēc anketu aizpildīšanas, bet tajā pašā laikā konstanta un prognozējama summa. Attiecīgi uz iestādi, bet jā, tas ir papildus funkcionalitāte par papildu maksu. Ja ir vairāk interesē par maksu, tad droši vēršaties pie savu klientu attīstības vadītāju, kurš jums lielāko prieku paskaidros gan par e-reģistratūru, gan par anketēšanas risinājumu un tās samaksas iespējām. Tā.
Un šobrīd redzu pārējie jautājumi. Liekas, ka čatā ir saistīti ar e-reģistratūru, pie kuras atgriezīsimies. Vai ir vēl kāds jautājums par anketēšanas risinājumu? Tā, vēl kāds raksta arī. Te jau puiši te paralēli atbild jau arī uz kādiem jautājumiem čatā, tāpēc man te tā mulsta brīžam no šiem jautājumiem par e-reģistratūru. Es saprotu, ka uz Pauļuta jautājumu redzu tikai iepriekš sagatavotu rēķina apmaksas rīku atsevišķiem gadījumiem. Tas laikam ir jau. Vai atbildēju uz šo jautājumu jau, puiši, Artur? Noteikti, ka negribētos piekrist šim apgalvojumam, jo tomēr, kā mēs zinām, lielāko daļu pakalpojumu sastāda konsultācijas vai kaut kādi noteikti izmeklējumi, par kuriem ir zināms jau pirms izmeklējuma sākšanas, vismaz runāja par ambulatorisko darbu. Un visos šajos gadījumos ir iespējams definēt, kas būs pacientam jāapmaksā. Protams, vizītes gada laikā var tikt veikti dažādi papildus izmeklējumi, un arī tad, izveidojot rēķinu, viņš būs apmaksājums e-veselības punktā. Protams, jā, es piekrītu izlasot, ka mums ir nākamajām kārtām, ko darīt, bet tas, ka ļoti maz ko varētu apmaksāt, tam gan es negribētu piekrist. Tas tāds komentārs. Tad ir nākamais arī par e-reģistratūru. Lai varētu izmantot e-reģistratūru, ir ļoti jāuzlabo funkcionalitāte. Vairāk nepieciešams iedziļināties visās darbībās, ko veic ārstniecības iestādes reģistrators, kad pacients atnāk saņem pakalpojumu. Jāpārbauda, vai pacients nav izslēgts no viss, vai pienāks valsts apmaksāti pakalpojumi, otrais nosūtījums ārsta līguma attiecības, trešais diagnozes neraksta zvanu centra reģistrators, ceturtais piekrišanas maksas pakalpojumam BID, piektais no pacienta iemaksas atbrīvotās kategorijas, sestais valsts apmaksāts pakalpojums vai maksas pakalpojums, septītais nav sasaists ar rindu sistēmu, nevar aiziet uzreiz pie ārsta uz kabineta, astotais nesapratu, kurā brīdī redz apmaksu un apmaksas summu. Sanāk, ka tas jāpārbauda ārstam. Kā ārsts zinās, ka pacients ir ieradies? Vai ir ieradies, poga strādās automātiski? Es varbūt, Artur, zinu, ka tu noteikti gribēsi pakomentēt, bet katrā ziņā arī vēl gribēju teikt par to, ka arī šī ir mūsu pirmā kārta, kuru mēs veicam ar Daugavpils reģionālo slimnīcu. Mēs jau vairāk kārtīgi arī runājām par to, ka būs arī otrā un iespējams pat trešā kārta, un arī otrā kārta jau ir apstiprināta arī no Daugavpils reģionālās slimnīcas, kuru veiksim mēs arī kopā. Jā, mēs redzam, ir vēl paplašināts iespējas, bet tajā pašā laikā mēs nekad tāpat kā Rīga nekad nebūs gatavi, un kādā brīdī ir jāsāk mēģināt, jāsāk lietot, ir jāsāk skatīties, kā tas darbojās, kas vēl pietrūkst, kas būtu nepieciešams vēl pievienot klāt. Un tajā pašā laikā ir jau arī tāda brīnišķīga iespēja šajā mirklī, kad, ja tev nestrādā līdzīgi kā ar pašapkalpošanās standiem, jā, ir problēmas dažkārt ar šiem nosūtījumiem tajā pašā laikā, un tu tiec novirzīts atpakaļ uz reģistratūru, bet tajā pašā laikā mēs jau cilvēkus radinam pie tā, ka ir digitalizācijas laikmets, ka viņi var sākt šo lietot, viņi redz, kā lietot. Tas, ja tam jau arī ir vajadzīgs tomēr laika sprīdis, lai mainītu arī mūsu klientu un pacientu domāšanu. Tā kā tāda piecpunktīta no manis, varbūt, kad Arturs var paturpināt arī jau precīzāk par norādītajām lietām. Jā, es varbūt ātri iestarpināšos, ka paldies par konstruktīvo kritiku čatā. Bet jā, es gribu uzsvērt, ka nav mums mērķis ar šo produktu jau pirmajā pilotā nosakt visus robežu gadījumus. Mēs gribam sākt radināt cilvēkus, sākt pamazām atslogot fiziskās reģistratūras darbu. Principā šis nav tā teikt galīgais produkta variants, bet šis ir sākums. Tā kā, jā, lūdzu, Artur. Es redzu, ka ir uģim pacelts rokarību. Jā, labdien! Es Uģis no Vidzemes slimnīcas. Jā. Divas lietas. Es gribēju pateikt ārsta birojam paldies par kaut kādu jaunradu idejām saistībā ar reģistratūru. Mēs ar jums sadarbojamies, redzam kaut kādas lietas. Bet otru, tieši ko jūs arī pieminējāt, es šeit redzu tiešām, ka
mūsu valsts noteiktais normatīvisms reizēm ir galīgi neloģisks un galīgi greiss. Un drīzāk mums nevajadzētu kopīgi programmēt kaut kādas lietas, kā mēs tagad darām, bet daudz vienkāršāk un ērtāk, kā būt ārstam un iestādē. Tas pats konkrēts gadījums ar atteikšanos no valsts pakalpojumu izmanto maksas. Drīzāk mums ir, es domāju, ka mums jāizmanto šie iespēja par tiem administratīviem šķēršļiem kopīgi, ka mums drīzāk ir jāpārliecina NVD un ministrija, kad jāatsakās no tās prasības. Tas būs daudz ērtāk, daudz vienkāršāk nekā kaut ko uzprogrammēt, visu laiku kaut kādas izziņas, apliecinājums, noteikums. Un ja mums tas kopīgi izdotos, tad jums būtu ērtāk uztaisīt programmu, mums būtu kā lietotājiem daudz vieglāk viņu lietot, jo daudz šīs prasības, ko jūs šeit pieminējat, tās ir mākslīgi, valstiski ģenerētas, reizēm papīra formātā, cikliski kaut kādos etapos pieminētas, kas jau mūsdienās pie digitalizācijas vairs pat nav loģiskas, jo pieņemsim, kāpēc cilvēkam vēl prasīt kaut kādu atteikšanos, ja viņš pats brīvprātīgi ieiet maksas portālā, redzot rindas, samaksā, vēl kaut ko tur apliecināt rakstiski, kad es no kaut kā atsakos. Ja? Mēs vienkārši ļoti daudz tādas lietas, ar ko mēs esam šeit apauguši valstiski. Mums vienkārši jāmēģina varbūt kopīgi ar izstrādātāju, jo mēs jau redzam ikdienā, kas mums traucē darbu. Ja jūs arī piedalītos tajā, es domāju, ka tas būtu ļoti interesanti un drīzāk mēs varētu likumdošanas normatīvismu izmaiņām panākt elastīgāku vidi tam produktam. Es domāju, ieguvēji būtu ļoti daudz, jo tagad jau kolēģi jau arī teica, ka dažās jomās mēs pat uzņemamies šos riskus, ka mēs gramatiski vēstos noteikumus pat nepildam un nevaram pat izpildīt. Ja? Tad tas papīrā vēl tas bija, ka cilvēks klātienē atnāca, tas vēl bija īstenojums, bet digitāli tas vairs nebūs īstenojums, jo ir cita vide, citi veidi, citi formāti, kā to visu panākt. Tas bija mans tāds varbūt aicinājums un reizē varbūt arī paša secinājums, klausoties tik daudz tos priekšlikumus, kas ir jāuzmaina, jāuzlabo. Jo, mēs jau varbūt arī no prakses mēģinām varbūt neveikt digitalizāciju tā, kā mēs tagad darām, bet tā kā moderni saka, digitāli transformējamies, vai ejam pavisam uz citu procesu, saprotot, ka to nemaz nevajag darīt, bet to visu var izdarīt pavisam savādāk. Ja? Un tad jūs kā izstrādātāji varat varbūt reizēm ieteikt daudz vienkāršāku veidu, kā to problēmu risināt, nevis iet pa ceļu ar 10 bet iet pa taisno, ja? Un mēs varam risināt viņu šādu. Tas būtu ļoti liela pievienotā vērtība, ja tas kopīgi mums kaut kā izdotos šo īstenot. Atvainojos, varbūt gari sanāca trešdienas pēcpusdienā. Nekas, ļoti labs komentārs un paldies liels Uģim par šādu iestarpinājumu, jo tiešām mēs diezgan bieži saskaramies, protams, ar to, ka prasības ir tik daudz un dažādas, daudzas varbūt pat neiedzīgas, vai ne, un ka mēs varbūt pat dažreiz valstiskā līmenī neesam gatavi šim digitalizācijas laikmetam, lai cik ļoti mēs par šo digitalizāciju daudz spriežam un runājam. Bet varbūt arī atkāpēji no šī paša webināra par e-reģistratūru un anketēšanu, es domāju, ka arī jūs jau ļoti labi redzat, kad arī mēs cenšamies šobrīd arī tieši tā iet kopā, iestādes kopā, negribās teikt pret, bet runāt ar veselības ministriju, LDVC, ar NVD un kopā redzēt šos risinājumus, kā mēs varētu vieglāk, ērtāk, labāk iestādēm, labāk arī mums kā providerim šo visu veidot un arī izpildīt valsts prasības kā tādas. Tā kā esam ceļā uz to, un kā mēs visu laiku sakam, arī tikai kopā mēs varam, un kad viens nav darītājs. Tā kā jau drīzumā jau arī esam aicinājuši arī Latvijas slimnīcu biedrību tajā pašā laikā arī uz tādu 4-5 pat sanāk tikšanos, un es domāju, ka ir ļoti labi iekļaut dienas kārtībā arī šādus jautājumus, kurus mēs spējam iedomāties, lai kopā tos pacelt un kopā apspriestu. Tā kā paldies! Es varu Laimai atbildēt, ka mēs tieši tā arī darījām. Izstrādājot e-reģistratūru, mēs tieši strādājām kopā ar Daugavpils slimnīcas reālā darba darītājiem un arī uzklausījām viņu idejas. Tā kā arī šo produktu tagad rādam jums. Droši nāciet ar savām idejām, un mēs varbūt kaut ko tad varam uztaisīt priekš jums, kā papildināt.
ja mēs redzam, ka tas, protams, ne kaut kas tieši jums specifisks, bet ka mēs redzam, ka tas ir produktam kopā derīgs, tad mēs neesam pret. Jā, tieši tā mēs tiekam pie labākiem risinājumiem. Kā arī minēja, tas pats anketēšanas risinājums, paldies arī gastrocentram, kur tiešām nākuši savām iniciatīvām, vajadzībām, un mēs redzam pievienoto vērtību pašam produktam un esam nokļuvuši tik tālu, cik esam, un tiešām lepojamies ar savu produktu, gribam parādīt to visiem un tiešām aicināt to lietot, interesēties par to, testēt, skatīties un runāt ar mums. Tiešām runāt ar mums un risināt visus jautājumus, jo, kā vienmēr mēs zinām, katrā produktā arī, ko mēs veidojam no iestādes uz iestādi, arī darba procesi atšķirās un ir kaut kādas mazas, bet mazāks vai lielāks nianses, kas tomēr ir jāpalabo, jāpamaina vai jāpielāgo konkrētajai iestādē, bet esam atvērti tam visam. Un vēl viens bija, jā, Dzintri jau pareizi norādīja uz tā pagaidiet, man te kaut nepieciešamajām lietām, lai vispār e-reģistratūru mēs varētu sākt testēt. Jā, katram savs, tā kā produkts ir lietojams jau tagad, droši runājam, atkārtošos vēlreiz jau, tā kā teicu iepriekšējā reizē. Tā kā es domāju, ja jautājumu vairāk nav, vai es kaut ko varbūt neesmu atbildējusi šajā visā vai uzdevusi. Varbūt man bija neliels arī komentārs par Dzintras 8 punktiem, varbūt pat 9, ja izdalītu. Tātad ir ieradies poga, strādās automātiski, tātad apmaksu ārsts vai jebkurš, kurš grib pārbaudīt, redz, tik līdz pacients to ir apmaksājis esošajā ārsta birojas sadaļā. Nav sasaists ar rindas sistēmu, jā, piekrītu, tomēr ir sasaist ar ārsta kalendāru un ir norādīts precīzi kabinets, kurā būtu pacientam jāierodās, tālāk ejot atkal no apakšu uz augšu, valsts apmaksāts pakalpojums vai maksas pakalpojums, arī to pacients viennozīmīgi zinās arī pēc ārsta biroja kalendāra tiks, ja pacients pierakstīts uz valsts vietu, būs valsts vizīte, ja uz maksas, tad attiecīgi maksas. Un jā, par piekrišanām maksas pakalpojumiem es teiktu, kad ir EVP funkcionalitāte par piekrišanām, varbūt tās, ka to var pielikt klāt un izmantot. Jā, tas, ka diagnozes neraksta zvana centra reģistrātors piekrīt, kā jau minēja arī otrā kārtā, mēs šo te skatāmies un risinam. Lūk, par pacientu izslēgšanu no viss, vai pienāks valsts apmaksāt pakalpojumu, arī to mēs domāju, ka varam izskatīt. Vai ļoti bieži ir pacients, kurš no rīta piesakās un pēcpusdienā ir izslēgts, nezinu. Bet jā, es domāju, ka noteikti ir vieta progresam, bet nav tā, ka ir šobrīd kaut kas tāds, manuprāt, smagi, ko mēs esam palaiduši garām. Bet paldies noteikti par uzrakstīto un ņemsim vērā. Paldies, tas no maniem viss. Jā, ja jautājumu vairāk nav, es atvainojos 15 minūtes jau pāri ieplānotajam laikam, bet es domāju, kad ir produkti tā vērti un jaudīgi, lai par tiem arī stāstītu un tiešām par tiem lepotos. Tā kā gaidīsim atgriezenisko saiti no jums, arī droši jautājiet mūsu klientu attīstības vadītājiem, mums klientu servisā tāpatās par visu šo un ar prieku atbildēsim un ceru arī drīzumā jau, ka sāksiet lietot šīs abas divas funkcionalitātes savās iestādēs. Paldies jums! Visu labu! Jā, paldies! Visu labu!